Sveicināti! Šodien es atbraucu uz Udzu un mēģināšu apgūt abus divus Udzas ezerus. Šodien iesākšu ar mazo Udzas ezeru, jo laika apstākļi šodien ir pārāk labvēlīgi, visa diena lija, tāpēc pēcpusdienā atnācu pamēģināt no krasta, jo rīta Udzas ezerā mēģināšu no laivas. Vieta ir diezgan normāla, te varētu būt arī baltās zivis, tāpēc viņas iebarošu un mēģināšu ķert uz ūdeņu makšķeri, izmantot pareizmi gan tārpus, gan arī muša kāpurus. Par sekmēm varēs spriest vēlāk. Sveiki! Vakardienas sopi nosaucās mums diezgan negatīvi ar bērniem. Paķērām ļoti daudz sīko ziltiņu, diedalnieks ļoti daudz diedalēja ziltiņas. Vienīgais labs vakardienas sopis, kā diedalnieks tika pabarots. Šodien bērni atbraukšu uz Lielo Udzas ezeru. Lielo Udzas ezerā es nezinu nevienu vietu. Izvēlamies vietu aiz salas, aizvējā. Pamēģināsim tagad sākumā pasēdēt bišķos poliņu, bet savu dosimies spinningot. Par to, kāda būs rezultāti, ziņošu vēlāk. Pagaidām atā. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Sveiki atkal! Tāpēc 4 stundu sopis esam saķēruši apmēram, kilograms 3 izvēles, astaru, daži plitīši, brekstīši, rauniņas, tomas ir dažādi. Sopēšana pārsvarā uz tārpu, jo uz spinningu vispār nebija patiesībā neviens sopis, un arī uz dzīvo vītīti arī daži astarīši pieķērās. Gandrīz šodien diezgan esmu, pēc vakardienas neveiksmīgās sopis, tad šodien vismaz lomas kaut kāds ir. Tā kā, kā tev patika šodien sopē? Jā. Arī patika, jā? Jā. Jā, man arī patika. Jebkurā gadījumā, aizmirst piebilst, šodien taču ir viens vēzis pieķērās mums, bet, izvilkt nedabūju, bet citīgais spījot pasēlis ūdens, pēc tam atkabinājās sniegats atpakaļ, tā kā, Udzas ezerā ir arī vēži. Dosimies mājās? Jā.